Ar zirgstu paņem. Jā, paņem. Katrā ziņā piespiežoties, viņš spēja atrast svaigāko priekšmetu, kas te ir novests. Īstam viņam jau jātrenējās, tāpat kā jūs skolā bērndārzā mācāties skaitīt, rēķināt, jā, tāds suns katru dienu apgūst gan blakus iešanu, gan riešanu. Viņš ir atradis kādu zagli. Viņš ir atradis zagli, viens ir viņa kontā, teiksim tā, jā. Viņa mūžā un... Ko lūdzu? Tagad mēs aizsardzīgi, jā. Tā kā treniņu nolūkā, kā suni apmāca uz košanu, jā, uz aizturēšanu noziedznieka, jā, mēģināsim nodemonstrēt. Sunim tas ir ļoti liels stress un uzbudinājums, jā, viņam ļoti gribas dabūt to savu, teiksim, medījumu, jā, un tagad redzēsim, kā viņš šajos apstākļos spēj koncentrēties, jā, un paklausīt manas komandas, jā. Citiem ļoti interesē. Citiem ļoti daudz jautājumu par policiju, kā strādā, par dienestu. Jautājumi pilnīgi ļoti dažādi, atkarībā no vecuma. Ko visbiežāk jautā? Visbiežāk jautā par to, kā strādājam, ko mēs darām, cik bieži šaujam, cik bieži izmantojam šaujamieročus. Vairāk par ieročiem viņi interesē. Tā kopējā policijas tēma nepārāk. Vai jums dienesta psihologs arī ir? Jā, ir. To gan es arī tā bija palīdz. Nu, es to pagadām neesmu biedrības skatībā. 10 gadu strādāju, vēl neesmu nereiz biedrības skatībā. Dažādas situācijas bija, tad ir bīstams situācijas, dzīvībā bīstams, bet neesmu nereiz biedrības. Es ieties klāpās. Zināt, kā jūs sauc? Mani sauc kā? Jā. Uzvārdu. Uzvārdu? Jā. Vienkārši nevar redzēties, kā jūs ir Rubīna. Cik smags viņiem ir ekipējums un kā viņi strādā? Es uzzināju, cik daudz ieroču viņi izmanto. Un arī mēs pamēģinājām uzvilkt ķiveres, viņš arī vesti pamēģināja uzvilkt. Kā Aivars redzēja kaut ko? Gribas kļūt par policistiem? Es jā. Es gribu tādu, kas skolā, tā kā tēvs par teroristu. Kas ir pa jaunievediem, ko tas pierāda? Palīdzību var neutralizēt cilvēku. Liekas galā kartiķi, divām adatiņām, izšaujot ārā, 4 metru attālumā cilvēku neutralizēt. Nospiestu gailu, cilvēku muskuļu, sagraujās muskuļi un neutralizēts. Tāpat arī, kad nav kartiģa, viņu var izmantot no drošinātāja, izmanto kā elektrošaubu. Podziņu un vēl pa cilvēku, kur mūsu dzelsē metāls viņš pīkstēs. Pārbaud, vai policija kaut ko vai... Cik jautājums izmērs? Suņu uzdevums, principā, viņam uzdevumi ļoti daudz. Principā ir personu meklēšana apvidu telpās, bīstam personu aizturēšana, narkotiskā jau meklēšana. Un, principā, viss. 8 veidus narkotikas mēs mākam atrast. Marihuanas, AMD, hašiš, kokaīns, opijas, ķēlopija. Policijas darbu, par policijas iespējām. Tādā ziņā arī mazinot iespējas, kad bērni izdarīs kādus nerātnības. Redzot, ka policija strādā un policija var izdarīt. Saki, kā tad ir bērni labprāt nāk šādiem pasākumiem? Jā, viņiem viss interesē, vai ne? Skolotājs sanāca tā kā dāvanīgi. Ir tā? Skolotājs tā kā dāvanīgi. Tas mums vispār tāds spontāns pasākums sanāca, jo mēs samērā vēl izdomājām, ka mums ir iespēja šeit nākt, ka mums ir klases stundas ietveros. Un tā, bet viņiem patīk, jā. Viņi izmanto katru iespēju kaut kur arī ne tikai skolā, bet arī ārpus skolas mājās ar vecākiem. Ņem pie rokas un iet un apmeklēt. Viss kārtībā. Viņi brauc ātrāk nekā
Nu, principā tāpat tā standarta komplektācija, kas ir, nav īpaši uzlabota. Jā. Ieslēgtu vajag, ja? Jā.